Ar skanīgu Ikšķiles tautas nama jauktā vokālā ansambļa gaudījumu koncertu Vallis baznīcā aizsākās jau tradicionālā Nacionālā teātra aktieru pirmssezonas tikšanās ar skatītājiem, kas turpinājās aktieru brāļu Amtmaņu muzejā Zvanītāju bukās. Man ir liels prieks būt šeit, šajā Zvanītāju bukās un kopā ar jums atklāt Nacionālā teātra sezonu. Man ir liels prieks, ka arī Nacionālais teātris nesmādē šo vietu un gadu no gada brauc uz šejieni un smeļās to dabas spēku. Aktieri atbraucot uz šejieni, viņi grib tā kā atpūsties, vienkārši pastaigāties, un pat tā kā liek uzmanību sev nepievērst. Savukārt mēs vietējie, un ne tikai vietējie vallieši, bet arī cilvēki, kuri sabraukuši no Ikšķiles, no Ķeguma, no Bauskas, no Ķekavas, no Rīgas, viņi grib tā kā vaigā dzirdēt un redzēt un uzklausīt viņus. Un tad arī aktieri mēdz būt kautrīgi, bet ja viņus iepriekš uzrunā, kaut 5 minūtes pirms uznāciena, viņi neatsaka un viņi ir starp mums. Brāļu Amtmaņu muzeja Zvanītāju bukās Nacionālā teātra aktieriem ir kā miera osta, kurā smelties spēku un iedvesmu jaunajai teātra sezonai. Ar lielu atbildību izturas tie aktieri, kuri ir Alfreda Amtmaņa Briedīša prēmijas laureāti. Viņi uzskata par savu goda lietu 5. augustā būt šeit klāt pasākumā. Un, protams, jaunie aktieri, kuri varbūt pirmo reizi ir, lai iepazītos ar vecmeistara Briedīša dzimtes mājām. Kā ļoti īpašu un noderīgu kopā pavadīto laiku ar aktieri un režisoru Alfredu Amtmani Briedīti atceras tautā iemīļotā Nacionālā teātra aktrise Baiba Indriksone, kurai bija tas gods strādāt kopā un smelties zināšanas no pieredzējušā aktiera teātra režisora Alfreda Amtmaņa Briedīša. Mana kursa vadītāja bija Vera Baļuna, bet galvenais režisors bija Briedīts, un viņš varēja izvēlēties no kursa, ko viņš paņems. Viņš mani paņēma, man vēl bija 19 gadi. Es tiešām tā kā šodien es aizmirstu tās galvenās rindiņas, kas no dienas bija jāpasaka. Es esmu jaunākā no visām zvaigznēm. Es vien tev spēju nest to svētību. Vienreiz 2 dienas es mēģināju viņu kā partneri Kremļa kurantos Līnas vietā. Un ar kādām viņš gudrām acīm skatījās tad manī kā savā partnerē. Un partnera acis ir ļoti, ļoti svarīgs. Viņš bija ļoti, ļoti jauks cilvēks. Viņš mīlēja katru aktieru. Viņa gados es varēju teikt, ka viņš bija kā tēvs. Mīlestība pret teātri un cieņa pret teātra aktieriem latviešu tautā ir bijusi vienmēr, un tas uzliek papildus atbildības slogu gan aktieriem, gan pašam teātrim. Taču pieredzējusī aktrise Baiba Indriksone aicina jaunos amata brāļus un māsas neaizmirst kādu senu un patiesu gudrību. Un es varu tikai viņiem novēlēt, lai mīl mūsu teātri un lai mīl mūsu skatītājus, jo bez režisora nav aktieris, bez skatītāja nav teātri.